90. Rīga pelēkās mājas. Naudas nav, bet spēks ir, brāli, celies! 91. gadā siena krita, padomju laiks beidzās, bet dzīve tikai sākās. Rīgā ielā stāvēja zēni ar Adidas trenuškās un acīs augstas kā ledus. Fabrikas tukšas, bet kioski pilni ar bounty. Vecāki dzēra, mēs mācījāmies izdzīvot paši. No Purciema līdz Iepniekalnam visi zināja, kurš ir autorīķet un kurš tikai runā tukšu. Jaunieši bez darba, bet ar dzelzi kabatā nakts Rīgā. Vai nu tu esi vilks vai upuris? 90. reketu laiks, ielās asinis, bet sirdīs ugunskais. Jaunieši dzīvoja ātri, nebaidījās nāves. Brālis brālim, nauda vai lode, tādi bija 90. Reket, maksā vai bērns. 90. Latvijā Neaizmirsīsim nekad. Pēc skolas ne uz māju, bet uz točku pie garāžām. Tur stāvēja bumeri un 9 ar tumšiem logiem. Viens par citu bratva tā sauca sevi. Aizsargāja biznesu, bet paši ņēma 10. daļu. Meitenes ar platām jākām un lieliem matiem dejoja tehnu klubos, kamerā rasita alus, Baltika, cigaretes, prīma un stāsti par to, kā vecais aizgāja uz Sibīri atpakaļ. Par to visi cīnījās. 90. reketu laiks, ielās asinis, bet sirdīs ugunskais. Jaunieši dzīvoja ātri, nebaidījās nāves. Brālis brālim, nauda vai lode, tādi bija 90. Tādi bija 90. Tādi bija 90. Tādi bija 90. Tagad ir mierīgi, bet mēs atceramies to smaku. Benzīna šaujam pulveram brīvības garšu. No bada līdz pitim mēs izdzīvojām, un tie, kas palika, zina, 90.